Vecos laikos, kur tagad stāv jaunā āraišu baznīca, atradusies senlatviešu pils. Kad ienākuši vācieši, tie pili nojaukuši un tai vietā gribējuši celt latviešiem baznimniekam stipri pretojušies, bet vācieši nebijuši ar mieru, par makti tiem gribējās taisni tai vietā, kur pils bija, celt baznīcu. Tā arī izdarījuši, nojaukuši pili un sākuši vest pulku akmeņus. Pēc tam sākuši celt pašu baznīcu. Pirmā dienā jau ticis uzcelts pamats, un tad darbinieki gājuši mājā. Otrā dienā atnākuši darbu tālāk darīt, bet te ieraudzījuši, ka baznīcai pamata vairs nav, pa nakti kāds nojaucis. Neko darīt, ķērušies atkal pie darba. Darba līdz vakaram tikpat pastrādājuši, cik pirmo dienu uzcēluši baznīcai tikai pamatu. Nu visi strādnieki gājuši mājā. Trešā dienā, nākot pie darba, strādniekiem atkal brīnums, tas, kas vakar uzcelts, atkal nojaukts. Dūšīgi ķērušies atkal pie darba, bet tāpat to dienu vairāk nepadarījuši kā citas dienas. Vakarā atkal visi gājuši mājās, tikai 3 strādnieki palikuši pa nakti uz vakti noskatīties, kas tad īsti tos mūrus pa nakti nojaucot. Gaidījuši, bet nevarējuši vēl nekā sagaidīt. Bet tikko pienākusi 12. stunda, uzreiz kur gadījušies, kur nesākuši parādīties daudz baltu spoku, kuri visi salasījušies ap baznīcas pamatu. Kad no visām malu malām sanākuši kāds 100 spoku, tie tūliņi sākuši nojaukt baznīcas mūrus. Akmeņi blarkšķē, dami vēlušies grāvī, bet nakts vaktētāji lielās bailēs mukuši prom. No šīs reizes baznīcu vairs vācieši tālāk nav cēluši. Tagadējo baznīcu uzcēluši zviedri, kuri pirms baznīcas celšanas pamielojuši veļus.